Es no sākuma negribēju vilkt to melno jostu. Neļaujiet galvenajai vakar cīņai sevi piemuļķot. Eventā ir daudzi klusie ūdeņi. Ja cīnās John Jones vai Conors, no one cares. Jā. Tā kā par co-main eventiem. Cīnoties pret Conoru McGregoru, ir nopelnījuši viņa pretinieki, ka Red Panties Day is a real thing. Un tā tik tiešām bija, ka fighteri, kur cīnījās par 1000, beigās aizgāja cīnīties par miljoniem. Labdien, dāmas un kungi! Mēs esam atpakaļ, un Oktagons ir atpakaļ jūsu ausīs sadarbībā ar Sinotīpu. Un šodien mums Oktagonā ir jāizrunā svarīgas tēmas. Un, protams, vakar izziņots Volkanovskis pret Topuriju, O'Malley's pret Verodīvi, Stricklands pret Duplessis un vēl pārējās lietas un tojošas events Prohaska pret Pereiru. Tāpat arī John Jones izstāšanās un nomaiņa. Par to mēs visu parunāsimies kopā ar Emīlu Gerkenu. Melnā josta judo un dāmas un kungi. Sākam čau Emīlam. Es domāju, tu teiksi par mūsu treniņu vakar. Čau. Es īstenībā būšu teicis, bet es teikšu tā. Mēs varam paturpināt, bet es pirmo reizi dzīvē arī ieraudzīju Emīlu melno jostu. Un viņš bija kautrīgs. Tā nebija pirmā reize. Es atnesu pirmo reizi, kad mēs ierakstījām. Jā? Es atnesu. Jā, pareizi to atnesu. Pareizi to atnesu. Nu, lūk, tā Bet tu pirmo reizi man redzēji saģērbušos. Jā. Kimono. Viņš gan bija kautrīgs. Mēs bijām aizgājuši uz treniņu, viņš negribēja vilkt. Sākumā to jostu. Bet... Nu, tā kā tas ir pilnīgi cits sporta veids. Mēs aizgājām uz jiu-jitsu treniņu, un es no sākuma negribēju vilkt to melno jostu. Un tad es staigāju bez jostas, un man tas jiu-jitsu treneris pateica, lai es uzvelku. Ja es nopelnīju, es nopelnīju. Ļoti labi. Bet īstenībā vērts varbūt tās pieminēt. Mēs iekāpām, es, protams, šobrīd trenējos un iekāpu pilnīgi citā dzīvē, kas sāk, protams, visu dzīves futbola spēlēs. Un cīņas sports ir bijis tikai sapnis, un tagad tas lēnā garā vienkārši caur amatieriem tiek piepildīts. Bet Emīls iekāpa līdzīgā sporta veidā, kas dienas beigās, protams, ir cits sporta veids, bet, protams, gi, kimono un tas viss kopā arī tomēr atnāk. Un tu man jau stāstīji, bet varbūt klausītājiem kāds sajūtas judistam, kurš uz brīdi ir viens no labākajiem Latvijā, aiziet uz jiu-jitsu. Uz brīdi? Uz brīdi, kad tu trenējies, varētu tā nosaukt. Un tad aiziet uz jiu-jitsu, kas ir judo, varētu teikt, tas ir judo paveids? Jiu-jitsu ir radies no judo, jo viens Brazīlis, neatceros vārdu, kā radās jiu-jitsu. Viņš aizbrauca uz Japānu un viņš patrenējās kopā ar tiem pirmatnējiem judistiem. Un tad viņš aizbrauca atpakaļ uz Brazīliju, un tad viņš paņēma tos pamatus no judo un pārveidoja viņu par jiu-jitsu. Tā kā tas ir radies no judo, bet kā jau droši vien ir tas viss Brazīļu capoeira, un viss tās tur ir tāds more flowy. Bet es pacīnījos, varēju just, ka pamati ir tie paši, bet viss cīņu stils ir, es pacīnījos ar vienu jiu-jitsu black belt, es neko nevarēju izdarīt. Labi, es esmu judo black belts tāds, kurš necīnās īsti uz grīdas, man nepatika. Tas varbūt arī spēlē kaut ko. Bet es arī domāju, ja būtu kāds judis, kurš cīnās uz grīdas, viņš tāpat arī zaudētu jiu-jitsu melnā josē, tas tomēr ir. Es pieļauju, varētu būt līdzīgi kā futbols, Futbols un futzāls, jā? Jā, tā kā ja kaut kāds ritīgi labs tur futbolists aiziet uz futbolu. Futzālu. Futbols ir tas galda futbols, jā. Futzāls. Uz futzālu, jā. Tas arī ir, ķīpē ir tas pats, bet tomēr, ja tu esi profiņš vienā, tu izliks to otru. Jā, nē, noteikti. Un starp citu, basketbols un streetbols. Tas switch-ups ir daudz noticis, un vieglāk ir pāriet futzālistam uz lielo futbolu, es teiktu, nekā futbolistam uz futzālu, jo futzālā ir ļoti, ļoti interesanta aizsardzība un uzbrukums un kaut kas tāds, kas lielajā futbolā nav. Lielais futbols tu vairāk spēlē, teiksim, plus mīnus, tava kustības ir vienos rāmjos ielikts. Futzālā tu visu laiku maini virzienus, rotē un tā tālāk. Un paiet kāds laiciņš, kamēr tu ar to visu saproti. Protams, bet dienas beigās abi sit bumbu un arī dienas beigās šeit. Jā. Es jau gribēju prasīt par, runājot, nobeidzot šo tēmu par mūsu treniņu. Tu teici, ko es īsti nesapratu, tu teici par judis, kas vairāk. Kā judo sanāk, ja tas galvenais mērķis ir nolikt uz muguras? Kā tie, kas cīnās vairāk uz zemes, to var izdarīt, nenoliekot sevi, teiksim, uz muguras? Kā tur tas? Tur ir jauni
visu laiku noteikumi tiek mainīti judo. Tā kā es tik aktīvi vairs nesakoju tam līdzi, es nezinu, kāda viņi ir pašlaik precīzi, bet tur ir tā, ka tu taisi metienu, vai pretinieks taisi metienu, un viņš ir nokritis uz ceļiem, un tev ir jāturpina tā kustība. Un tev vienmēr ir jāparāda proaktīva darbība, lai neapstātu cīņu un neceļu uz kājās. Kā es to darīju? Es vienkārši, ja es uzvaru, man ir jānovelk laiks, es tā kā ielieku ceļus iekšā, un tur 3 sekundes vienkārši uzguļos viņam virsū līdz apstādēm. Ja es zaudēju, es vispār tā kā ceļos uzreiz augšā, bet tas ir tas veids, kā tu vari uzreiz tēlo proaktīvi, pārvelc viņu. Bet kāpēc tas ir tik daudz atšķirīgs nekā jiu-jitsu? Tas mērķis, kāpēc es to daru, ir, lai vienkārši tevi pārvelkt uz muguru un noturētu. Ar jiu-jitsu mērķis ir dabūt submission vai izlaust roku vai dabūt kājas. Judo, vismaz es baigi negāju uz submissioniem tikai tad, ja man ir uz kakla tā cilpa, tad es žņaudzu. Ja viņš man iedod roku, es viņus uzlecu. Bet es tur speciāli viņu tur nevelku ārā un nemēģinu. Un pārsvarā bija mērķis, lai viņi apgriez uz muguras. Un tāpēc arī, kad mēs rolojām vakar, bija grūti pierast, jo tomēr man ir tie instinkti, kad judo instinkti, tā teikt, es nedarbojos uz jiu-jitsu. Okay, bet man arī tā domājot, kas domāju, kas varētu būt diezgan traki, ja ir čalis, kurš ir diezgan labs strikingā, viņam ir judo pamats un viņš ir advancēts jiu-jitsu, jo pirmkārt tam strikingā, lai saprastu, jo pirmais nāk vienmēr pāris sitiens, lai saprastu, no kurienes nāk sitiens. Tad, lai tu vispār tiktu līdz tam jiu-jitsu, jo jiu-jitsu ir viss partnerī, bet lai tu tiktu līdz tam partnerim, tev jāatbūt zemē un bez judo vai vismaz bez wrestlinga, brīvās cīņas, tu tur īsti netiksi. Varbūt tādā jiu-jitsu tu tiksi, jo tur dienas beigās viens vienkārši nokrīt zemē un otrs nāk apmēram viņa gārdā. Bet, ja es no tādas ielas funkcijas skatos, tad tas var būt viss daudz citādāk. Bet, labi, aizslēdzam šo bodīti ciet un mēs ķeramies UFC. Mums 11. novembris Madison Square Garden, tas jau būs 12. Latvijā, Lāča plēša diena būs pagājusi un Madison Square Gardenā, Ņujorkā, UFC 295. Protams, šajā eventā bija jābūt, nebūs Jonam Jonesam pret Stipe Miociču. John Jones ir atplēsis savam krūšu muskulim saita cīps, nezinu kā, tas, kas savienojās katrā gadījumā. Ar plecu? Ar plecu, jā. Man tieši tas pats, kas man bija. Man ir 4 rētus plecs. Jā. Kaut kas kopīgs John Jonesam. Bet es tāpat aizbraucu uz Eiropas čempionātu, dabūju medaļu. Tāpēc tu dabūji arī melno jostu? Nē, es jau biju kaut 3 gadus pirms tam dabūjis. Okay. 295 Prohaska pret Pereiru, bet neļaujiet galvenajai vakar cīņai sevi piemuļķot, jo šajā te eventā ir daudzi klusie ūdeņi. Un viena no klusiem ūdeņiem es gribu pateikt, ka lightveightos cīnījos Benoît Saint-Denis, francūzs pret Mātu Frevolu. Ir arī sievietēs interesanti būs pastīties Mackenzie Derna, viena no labākajām džitserēm pasaulē, pret Jessica Andrāžu. Un tad viena no smukākajām arī sievietēm UFC rosterī. Starp citu, un viņa laikam esot single. Jā, viņa šķīdās. Jā, ar savu treneri vai džitseru, kas viņš tur bija. Viņš bija surfers. Viņš bija surfers? Jā. Ok, tad es jaucu. Bet heavyweightos, pirms light heavyweightem, heavyweightos Sergejs Pavlovičs pret Tomu Aspinālu. Un manuprāt, par šo cīņu diezgan maz tiek runāts, lai gan man tiešām negribētos izcelt Sergeju Pavloviču. Es domāju, visi saprot, kādu iemeslu dēļ, bet cilvēks ir ar nokautu uzvarējis 1, 2, 3, 4, 5, 6 cīņas pēc kārtas. 6 ar nokautu. Un, kas vēl trakāk, viņš šīs visas 6 cīņas pēc kārtas ir uzvarējis pirmajā raundā. Viņš pēdējās 6 cīņās nav pavadījis ilgāk kā 4 minūtes un 0,3 sekundes. Sergejs Pavlovičs, bet viņam pēdējais zaudējums, starp citu, ar tehnisko nokautu ir Alistaram Overeemam. Tas vēl gan bija Sterika Overeems, man šķiet. Jā, tas bija Sterika Overeems, laikam. Tur ir... jā, pēc tā, ko tu pasaki, Aspinālam droši vien ir vismaz jātiek līdz 2. raundam. Kaut kā jāizdzīvo. Kaut kā ir jāizdzīvo, un tad būs... Jo es pieļauju, Aspināls ir... Nevis pieļauju, bet Aspināls ir diezgan tehnisks priekš heavyweightem. Pat ļoti, jā. Un
Bet Pavlovičam ir vienkārši tās divas bazukas, kur, tā kā, nu, ja trāpa, tad, nu, Ruki bazuki, nu nevar nolikt. Ruki bazuki, tur vienkārši aizmigs, ka tev trāpa, tad ne, viņam varētu viņu kaut kā dabūt uz zemes, varbūt pamīcīties to pirmo raundu, lai Pavlovičs piekūst. Bet tas būs, vai nu tas beigsies, es uzskatu, vai nu beigsies pirmajā raundā, vai arī Aspināls vinnēs. Runājot par Aspinālu, kas ir interesanti, Aspināla rekords ir 13-3. Viņam ir 3 zaudējumi, un interesanti, ka šie 3 zaudējumi. Pirmais viņa zaudējums karjerā ir 2015. gadā, tā bija viņa 4. cīņa, viņš zaudēja Stuartam Austinam ar heelhooku. Un šī ir viena no lietām, kas ir karjeras sākumā, it sevišķi heavyweightiem, jo tomēr lielākā daļa heavyweight ir no kaut kādas striking bāzes, vai, nu, labākajā gadījumā wrestling bāzes, reti, kur ir tur izteikti kaut jitseri un tā. Un viņš zaudēja ar heelhooku, līdz ar to saprotams, ka viņš bija diezgan vēl jauns, viņam nebija varbūt tā jiu-jitsu vispār kaut kāda pieredze, heelhooks aiziet, ok. Tad nākamais zaudējums, viņš zaudēja Lukašam Parobiecam, viņam ir zaudējums, bet principā viņš ir diskvalificēts, viņš šita aizliegtu elkoni nedrīkst sist uz leju, proti no 12 uz 6, jā, un aizliegts sitiens. Un trešais zaudējums ir Curtisam Bladesam. Viņš jau pašā pirmajā raundā 15. sekundē pārplēsa celu. 15 sekundes ilgi rauns. Un viss beidzās. Līdz ar to no 3 zaudējumiem var teikt, viens ir nepieredzējis, nu, viņš bija zaļš gurķis, otrs ir diskvalifikācija, trešais ir injuries. Un tad, ja mēs tā paskatāmies, ka principā kopš tā submissiona, kur viņš zaudēja 2015. gada, ir pagājuši 8-9 gadi, un viņš ir audzis, nu, gandrīz dekādi ir pagājusi, un viņš ir audzis visos departamentos, un tikai trauma ir panākusi pretim un diskvalifikācija. Tāpēc es teiktu, ka viņš būs ļoti nopietns pretinieks, un tāpēc man liekas, ka diezgan maz runāts. Es nekur neredzu ESPN, MMA, Twitter, nekur neredzu par šo cīņu, baigi runājot. Izvēlies Sinotip, reģistrējies un saņem 3 bezriska likmes 10 eiro vērtībā un 10% cashback līdz pat 100 eiro. Augstākie koeficienti uz sporta notikumiem, regulāri iespaidīgi bonusi, ātras laimestu izmaksas visu diennakti. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Tāpēc, ka varbūt viss tas build-ups bija pirms John Jones satraumējās, viss bija ar viņu, un uz tā fona pat Pereiras cīņa netika izrunāta. Jā. Ja cīnās John Jones vai Conors McGregors vai Habibs, visas pārējās, Habibs jau vairs nē, bet nu, visas pārējās cīņas tur nestāv klāt. Kaut vai, ja cīnījās Islāms vai Volks vai kas, tāpat runāja par Komeinu arī. Ja cīnās John Jones, pašā John Jones vai Conors, no one cares. Jā. Tā kā par Komeinu eventiem. Un tad John Jones satraumējās, un tad sāka pušot Pereira un Prohaska, sorry. Un tad kaut kā droši vien palika cik 2 nedēļas, lai tā kā mēģinātu vispār, ja kas cīnās arī Reku Pavlovičs. Un tu jau pareizi iegāji tajā sliedītājs light heavyweightos Jirijs Prohaska pret Aleksu Pereiru. Un, protams, Pereira, atcerēsimies, zaudējums Izijam, Adesaņam, un šobrīd īsti nav zināms, kur ir pats Izijs, bet pēc tam uzvaru pret Jānu Blāhoviču, uzvaru ar split decision, diezgan līdzīga cīņa, bet jāatcerās to, ka tā cīņa, viņam bija debija light heavyweightos, un tā bija 3 raundu cīņa. Un šī, protams, arī ir light heavyweight cīņa, light heavyweight pret Jiriju Prohasku. Un Prohaska principā ir čalis, kuram vajadzēja būt čempionam, bet traumas dēļ viņš atdeva savu vakanto jostu, viņš uzvarēja tad Gloveru Teixeiru. Atceramies arī ar Naked Choke uzvarēja Gloveru Teixeiru, vēlreiz atgādināšu. Viņš ar submission piebeidza vienu no labākajiem kas ir šīs Aleksa divīzijas treneris. Jā, un viņš vienkārši vakantoja, beigās josta, protams, nonāca pie Jamala Hīla. Nu, lūk, un tas šobrīd nozīmē to, ka skatoties uz šo eventu, ir interesants cīņas, bet es, starp citu, vēl nesen runājot par to, ka Jones ir izkrits, ka visi tik ļoti gaidīja John Jones. Es nesen skatījos statistiku, cik ļoti cīnoties pret Conoru McGregoru ir nopelnījuši viņu pretinieki. Neits Dias aizgāja no 20,000 cīņas uz nākamo cīņu, kur viņam samaksāja $1,5 miljonu. Un tur vēl bija pieminēts Edijs Alvarez, tur bija pieminēts Habibs Nurmagomedovs un tā tālāk. Arī tas pats Dustins Poirier. Un
un tur bija smieklīgs komentārs, ka Red Panties Day is a real thing. Un tā tik tiešām bija, ka fighteri, kur cīnījās par 1000, beigās aizgāja cīnīties par miljoniem. Un viņi arī turpina, protams, ne pat tik lielām naudas summām, bet tik un tā daudz lielākām nekā bija pirms tam, jo tas Conora efekts ir ļoti liels, un viņš pa lielam, es sapratu, strādā tikai tad, ja viņi uzbildo faitu, arī ja otrs to palīdz darīt. Jo, piemēram, Cowboys, tas presers bija boring. Conors bija neizgāja, nevienam nepatīk, kad Conors ir nice. Labi, Cowboys tur retairojās īsi pēc tam. Tā vispār bija interesanta līkne. Sākot no izziņošanas pret Cowboyu, līdz cīņai un uzvarai pret Cowboyu un līdz Dustin Poirier cīņai. Tas bija tas periods, kad mēs ieraudzījām jaunu Conoru mīļu. Bet tad atkal. Your wife's in my DMs. Ne, tā jau bija otrā cīņa. Jā, Pirmajā cīņā viņš tika izrubīts un tad jau tālāk. Okay. Skatoties uz šo te eventu, ir interesants jautājums, kā izskatīsies Jirijs Prochazka, jo tomēr ir pagājis laiks. Kas viņam bija pa traumu? Plecs. Es atceros, man šeit bija plecs kaut kas sataipots. Man šķiet, ka plecs. Tad būs interesanti paskatīties, kā viņš izskatīsies tomēr. Vīrs, kurš ienāca arī ar tādu, varētu teikt, haju UFC un atnāca no Rizina. Un UFC ir aizvedījis 3 cīņas. Tas arī jāpiemina. Volkans Ozdemirs, Dominiks Reis un Glovers Teixeira. Visi gribēja redzēt mani ieskaitot īstenībā Jānu pret Jiriju. Jānu pret Jiriju. Es gribēju. Man liekas, Jāna laiks ir beidzies. Es gribēju tajā, kad Jirijs tikko dabūja jostu. Okay. Nākošā cīņa tur vajadzēja būt Jirijam pret Jānu, un tad Jirijs satraumējās. Un tajā brīdī tur, man liekas, būtu ļoti, ļoti interesanti. Jo viņi ir ļoti līdzīgi fighteri. Un tad Vakantu uztaisīja un Džamals Hills uzreiz. Okay. Tas par nākamo eventu, bet mums ir jāparunājās, mums ir izziņots, mums bija doma vakar ierakstīt, bet mēs vakar neierakstījām, mēs ierakstām šodienā un otrdienā, un mēs jau zinām šīs 3, es jau pieminēju, un tad ejam cauri visam, mums vēl jāpiemina, ka Edvards cīnīsies pret Covingtonu, tas ir UFC 296, tas ir 16. decembris, un ar 16. decembri noslēgsies arī UFC sezona, jā, varētu tā teikt, jo tad būs atkal mēneša pauze. Un līdz tam vēl tur darījuši pret Carukjānu cīnīsies un būs vēl viens Fight Nights, bet UFC 297 un gads iesāksies ar Stricklandu pret Duplessis. Tur viņi cīnīsies par melnāko vīru UFC statusu. Nē, viņi cīnīsies par to, kurš līdz savas dzīves beigām drīkstēs izmantot vārdu, vārdu, kurš atskaņās iet ar tīģeru, ne tas laikam, es gandrīz pateicu. Tīģeru. Ar digeru. Klēģers. Goldigger, jā. Tas, kurš uzvarēs, tas varēs izmantot šo vārdu, jo mēs zinām, ka abiem diviem ir tāda vēsture tieši saistībā ar šo tēmu. Un, jā, bet Drikus Duplessis, man liekas, to nav baigi pateicis to vārdu. Bet šāds, es domāju, paļa bomba. Par kādu interviju var interesants, ka Duplessis, viņš tika nosauts tajā vārdā, kad izīs viņu, kāds reizes 50 man šeit viņu tajā vārdā nosauc. Tā kā tas nāks UFC 297, un mēs varēsim, interesanti būs pastīties, cik garš un ilgs būs tas, anglis saka, reigns. Es nezinu, cik ilgi viņš būs tas troņmaņtinieks, jā, tas čempions. Gribētos jau, ka ilgi. Jā, un arī tad jautājums, atceramies, Stricklands pateica, viņš nav nopelnījis, bet dienas beigās man būs pret viņu jācīnās par Čimāju. Un tad, protams, Čimājos šajā cīņā nepiedalīsies. Ejam tā, un atceramies, mums UFC īstenībā pēdējā laikā man ir tāds sajūta, ka ļoti bieži ir mainījušies line-up lielajām cīņām. Tāpēc tas nav iekalts akmenī. Bet vēl viena cīņa, februārs, UFC 298, nākamais lielais UFC, un tur Volkanovskis pret Topuri, tur bija jau viss skaidrs, jau principā jau pirms tam bija skaidrs, ka Topuri ir nākamais rindā un gaidīs, bet šī ir cīņa, un bieži vien saka, šeit varētu pamainīties čempions, un tas bieži vien notiek tajā brīdī, kad tu vismazāk gaidi, kā piemēram notika ar Leonu Edvards un Kamaru Usmanu, jo viņam atlika noturēties 30 sekundes, un, nezinu, bišķiņ citāk izriņķot, un mēs varētu runāt, ka Kamaru Usmans vēl ar vienu ir
welterveight divīzijas čempions, bet tā nenotika. Bet Volkanovski un Topuri šobrīd runā, ka jā, Topuri ir nākamais čels, kas atņemtu, ka viņš varētu būt nākamais ilgais turētājs. Vai tas tā būs? Beigās varbūt tās Volkanovskis būs paņēmis kaut ko no islāma un vienkārši atkal izskolos kārtējo čali. Jā, bet tā varētu būt. Bet es domāju, ka Volkam spēlēs lomu ir tas, ko tu iepriekš minēji, ka viņam tomēr ir tie 2 zaudējumi. Un es šito runāju ar brāli vakar. Un viņš tā kā teica, jā, bet tas ir pret islāmu, kas nav pat viņa kategorijā. Un tā. Bet dienas beigās tu esi tā kā fighters, kurš iet, un tu baigi neskaties, labi, tas bija ķipa Džekam lielākās. Tu zaudēji. Un tas tev tomēr kaut kur iekšā sēž. Un it īpaši, ja tu to izdarīji, ja viņš būtu zaudējis tikai to vienu, kas bija strīdīgi un tā. Un ķipa ļoti to. Jā, tad vispār safe, tad man liekas, viņam vēl būtu tāds uzkurbulējums, ka es kādreiz vinnēju to Džeku. Bet viņš aizgāja un viņš tā kā ļoti zaudēja, viņa narubīja. Un tad tur saka, man čīsti nesam. Man ir viņiem tāds pressures, ka es nevaru iet augšā tagad vairāk, jo tur viņš nebūs čempions. Viņam arī neviens nedos. Jā, un tāpēc viņam ir jāuzvar šitā cīņa. Tāpēc tur, es domāju, psiholoģiski viņam būs grūti šo cīņu, šī cīņa. Ar to Puriem, man liekas, ir vienkārši nereāli. Ja viņš nevinēja, labi, nekas traks, viņš dabūs vēl tītuli, viņš jauns. Viņam viss kārtībā, es domāju, ka to Puriem viss ir psiholoģiski starp citu, runājot par Ilju Topuri, viņš ir cīnies 3 divīzijās, lightweight, featherweight un bantamweight, bet viņam ir interesanta dzīve vispār. Viņš ir ar Gruzīnu sāktēm, es jau domāju, jūs saprotat, Ilja Topurija, bet viņš ir dzīvojis Vācijā arī, un viņš, ja nemaldos, arī Vācijā ir dzimis. Jā, viņš ir dzimis Vācijā. Dzimis Vācijā, pēc tam dzīvojis Gruzijā, pārcēlis atpakaļ uz Gruziju, un tad jau agrā vecumā pārcēlies uz Spāniju. Un it kā varētu runāt par kaut kādu integrēšanos, ko varbūt citi imigranti nav izdarījuši, bet viņš ir pilnībā integrējies īstenībā Spānijas kultūrā, Spānijā. Viņam ir savs saknes tur Gruzijā. Viņam arī tādi spāniski tetovējumi. Jā. Un viņš īstenībā uz pagājušo cīņu, kur cīnījās Sergio Ramos, bija ieradies šī brīža Sevijas futbolists un viens no visu laiku labākajiem Spānijas aizsargiem un pasaules aizsargiem. Un viņam, es viņam sekoju arī profilu, viņš tāds ļoti spānisks, un man likās, ka viņš varētu būt mācība citiem, kas ir iesakņojušies tur, citās savās valstīs, kas varbūt neintegrējās pēc imigrācijas tā, bet viņš to ir izdarījis. Un interesanti, es negribu palabot, skaidrs, ka spāniski runājošie daudz, bet vai ir bijuši spāņu čempioni? Manuprāt, ka nē, UFC, bet manuprāt, ka nav bijuši spāņu čempioni, bet šis ir tāds uz jautājums zīmes. Tāpēc tas arī tāds varbūt viedoklis interesants. Un beigās trešā cīņa, kas tika izziņota, UFC 299, tas ir 9. marts, vēl tāls ceļš līdz tam ejams, jo abiem diviem vīriem ir vēl daudz jātrenējās un jānodzīvo līdz martam, bet Šons O'Malley's pret Chitoveru 2. Atceramies, ka Šonam vienīgais zaudējums, kas viņam nav zaudējums. Šons ir undefeated. Jā, ir pret Čito, kur savainoja kāju no low-kickiem. Un abi divi vīri tiksies atkal savā starpā. Un kas ir interesanti, Šonam, manuprāt, būs pirmā cīņa, kur viņam tiešām būs diezgan īstena, teiksim tāds, kaut kāds zemteksts. It kā varētu skatīties, ka šogad Šonam bija nedaudz pret Sterlingu, bet īsti nebija. Ģipa bija, bet īsti nebija. Un šeit gan ir pirmā cīņa bijusi. Uzvar Čito, Šons tagad ir čempions, viņiem kaut kas tur apmēram notiek, kaut kādas tur runāšanas, un tas varētu uzbildot to cīņu lielāku. Un zinot Šona ciparus, Šons tomēr ir pay-per-view čals, jo Šons jau cik cīņas pēc kārtas Čito arī patīk publikai. Viņš arī ir tāds publiku piesaistošs fighters. Tur, es domāju, būs labs hypes. Jā, lūk, un šāds attiecīgi trijo ir izziņots. Ko tu gaidi? Vairāk. Es īstenībā ļoti gaidu Jirī pret Pereiru, jo man tā liekas būs ļoti interesanta cīņa. Arī tā, ka bija, domāju, John Jones. Protams, es biju excited par John Jones. Tas jau ir šajā nedēļā. Es biju ļoti, es gaidīju, ka John Jones cīnīsies, bet
man liekas, daudz interesantāka cīņa būs Īrijas pret Aleksu. Bet tomēr es visvairāk gaidu savu šī laika mīļāko fighteri, kas ir pound for pound headshot dead, Leons Edwards pret Colby Covington. Runājot par Colby, viņš uzvarēja, dabūja plea deal šodien no Jorge Masvidala, tie, kas sekoja līdz tam visam tiesai. Viņš viņu iesūdzēja par to sitienu. Colbys. Par sitienu. Ka viņš viņam uz ielas tur uzbruka. Jau sen. Jau sen uzbruka, jā? Jā, mums kādā tur pār 8 mēnešiem, kad viņš viņu tā kā šķiet iesūdzēja tiesā. Colbys jau ir tāds baigais gangsters. Bet jā, viņš iesūdzēja tiesā. Un šodien viņi dabūja plea, es nezinu, kā Latvijas norunu, kad es nezinu, tur neteicu precīzi, kas tur ir, bet es pieļauju, Jorge viņam tur samaksās kaut ko. Bet es pieļauju, Jorge tagad naudas ir savs fightings un viss ir. Bet tas bija tāds side note, bet tā ir cīņa, ko es īstenībā gaidu visvairāk. Tādi jaunumi. Tādi jaunumi UFC pasaulē. Mēs gaidām nākamo eventu. Jūs lūgums tagad dodaties, uzspiežiet šim video like, ierakstiet vienu komentāru un abonējiet kanālu, ja jūs to nedarat. Jo statistika rāda, ka 80% klausītāji neabonē kanālu. Tik tālu Emīls un Jānis jums saka tā, 2 white belt jiu-jitsu. Teiks līdz mūža galam šito. Atā. Atā.